Sveiki, skatītāji! Šodien ir brīvdiena. Nav svētdiena, bet ir brīvdiena. Dosimies nelielā izbraukumā pa Kalabriju un paņemšu jūs līdzi. Taisiet tēju, kafiju un skatieties, kur mēs bijām un ko mēs redzējām. Braucām un izbraucām no Kalabrijas. Iebraucām Bazilikātā. Un smuks dārs. Tāda interesanta vieta, kā man patīk, veca un vēsturiska. Vēlāk pastāstīšu, kas tās ir pa drupām un cik viņas ir senas. Baigi stipri kaut kas līdz mūsu dienām saglabājās nav. Ir tikai šādas. Kā izskatījās. Ēka varam tikai iedomāties. Es tā domāju, ka tas ir kāds ļoti sens templis. Te ir informācijas tablo. Tūlīt pienāksim klāt. Un es jums parādīšu, kā šī ēka izskatījās agrāk. Tā šī ēka izskatījās. Tas ir domāts savienot ar to, kas ir tagad un kā viņš bija. Nemāku es atrast pareizo rakursu. Īsumā par Hēras templi. Hēras templis celts ap 550. gadu pirms mūsu ēras. Viens no vecākajiem doriešu arhitektūras piemēriem. Senās Grieķijas svētnīca, kas veltīta laulības un auglības dievietei Hērai. Līdz mūsu dienām, diemžēl, diezgan maza saglabājies. Bet tas, kas ir saglabājies, tas ir vēsturisks, autentisks. Garām braucot, var atbraukt, paskatīties un, kā es saku, pieskarties vēsturē. No modernajiem atribūtiem ir tikai gaismas prožektori. Noteikti tumsā ļoti skaisti izgaismojās. Tā kā, ja gribās apskatīt ar izgaismojumu šo te Hēras templi, tad būtu jābrauc tumsā. Bet šajā vietā, izņemot Hēras templi, arī apskatīt īsti nav ko. Ir parkings, un pie parkinga atrodas Hēras templis. Turisti atbrauc, pastaigā 5, 10 vai 15 minūtes un dodas prom, jo šeit kaut ko citu apskatīt nav. Ir tikai šis. Templi mēs apskatījām, iztaigājām, pieskārāmies vēsturei un dosimies tālāk, jo šodien mums vēl daudz kas jāapskata. Jā, tajos laikos mācēja būvēt. Cik gadsimtus stāv šādas kolonnas? Jā, tas ir rādītājs. Skaisti un episki. Tā kā man patīk.
Šeit mēs atbraucām uz Džinosas pilsētu. Džinosa ir vēsturiska pilsēta Apulijas reģionā, Taranto provincē, Itālijas dienvidos. Tā ir slavena ar savu unikālo atrašanās vietu pie dziļas upes gultnes, jeb kanjona, un vēsturiskajām alu mājokļu apmetnēm, kas līdzinās netālu esošajai pasaules slavenai Materas pilsētai. Materā es jums alas māju neparādīju, jo tur bija ieeja pa maksu, bet šajā pilsētā es jums parādīšu alu mājas no iekšpuses, kā cilvēki agrāk dzīvoja. Šeit ir saglabājušās principā gandrīz autentiskas alu mājvietas, tā kā varēsiet paskatīties, kā tas bija, kad cilvēki dzīvoja alās. Džinosā ir satraucošs dabas kanjons, kas iesko pilsētu pakava formā. Tā klinšu sienās ir izcirsti 2 seni alu ciemati. Ir vairāk nekā 60 alu mājokļi, kas izvietoti 5 stāvos un savienoti ar kāpnēm. Ir arī vēsturiskais centrs, kurā ir šauras vīgas ieliņas un nelieli pagalmiņi. Pilsētas sirdī atrodas pulksteņa tornis. To mēs jau redzējām video sākumā. Un ir mātes baznīca, 16. gadsimtā celta, kurā mēs tūlīt ieiesim. Šī baznīca būvēta par godu svētajam Mārtiņam no Tūres. Pilsētā bija ļoti daudz bezdalīgas. Bija salidojušas arī baznīcā. Baznīcas darbinieki mēģināja kaut kādā veidā viņus izvilināt ārā no baznīcas, bet laikam īsti viņam tas neizdevās. Redzam, mājas, ne tikai alu mājas, bet šīs mājas arī pamestas. Un šeit ir baznīca. Ļoti labi atjaunota un mēģināts maksimāli saglabāt oriģinālos sienas zīmējumus, cik no tas bija iespējams. Baznīca būvēta 16. gadsimtā, bet paskatieties, cik labi tā ir saglabājusies. Jā, protams, tas ir atjaunots, taču mēs redzam ļoti daudz. Ir arī vēsturiskās antīkās sienas, uz kurām ir saglabājušie oriģinālie sienu zīmējumi. Baznīca joprojām ir funkcionējoša, un tajā notiek dievkalpojumi. Redzam, kā maksimāli saglabāti sienu zīmējumi. Tie vēl ir autentiski no 16. gadsimta.
Šeit, diemžēl, stīkls atspīd. Un nevar redzēt, kas īsti atrodas apakšā. Taču tas, kas tur ir, tas ir autentisks, no 16. gadsimta saglabājies. Ja kāds no jums zina, kas atrodas zem stikla, uzrakstiet komentāros. Dalīsimies ar zināšanām. Iespējams, ka tā ir kāda sena relikvija. Taču manā rīcībā informācijas par to nav. Tūlīt apskatīsim baznīcu līdz galam un dosimies iepazīt alu mājokļus. Baznīca bija ļoti iespaidīga. Gribējās filmēt un filmēt un filmēt, bet bija jādodās tālāk, jo vēl daudz bija jāapskata. Izbūvēta skaista promenāde, kas ved no vēsturiskā centra uz alu mājokļiem, kuros ir brīva pieeja un katrs interesents var ielūkoties un paskatīties, kā agrāk cilvēki dzīvoja alās. Nu, šādi tur iekšā izskatījās. Apakšā kaut kur stūros, tā kā silas tādas. Laikam tas bija lietus ūdens vākšanai, jo vietām bija caurumi jumtā, un lietus ūdens pa tiem nokļuva alā, un tālāk saglabājās speciāli izveidotos rezervāros, no kuriem cilvēki ņēma ūdeni un izmantoja saimnieciskām vajadzībām. Nu, tā izskatījās iekšpusē. Redzam, kā rokām un primitīviem instrumentiem tas ir darināts. Un šeit cilvēki ir dzīvojuši. Pēc tam viņi pārvācās uz nedaudz jaunākām mājām, kuras mēs redzējām, ir pamestas, un tālāk uz vēsturisko centru un no vēsturiskā centra uz jaunākām mājām. Tāpat kā Materā, pats centrs ir iekšēnē, nedaudz zemāk, un jaunākās mājas ir tālāk un tālāk no centra. Tā kā, ja kādam gribās apskatīt Materu, bet negribās turistiskus pūļus, tad es ieteiktu atbraukt uz šo pilsētiņu. Šeit turistu nav daudz, cilvēku nav daudz. Netraucētu var apskatīt, izstaigāt pastaigu takas un apskatīties alu mājokļus no iekšpuses. Pilnīgi par brīvu, netraucēti. Redzējām caurumus griestos, pa kuriem tika vākts lietus ūdens, un tur lejā arī bija, ko šeit arī varam redzēt, rezervārs, kurā krāja lietus ūdeni.
Nu, tā agrāk cilvēki dzīvoja. Dažas alas ir vairākos stāvos, ir gan stāvs virs alas, gan arī stāvs zem alas. Ļoti seni, vēsturiski un autentiski. Saglabājies pirmsākotnējā stāvoklī un neviens šeit neko nav darījis, atjaunojis vai pārbūvējis. Šeit mēs esam Laterca pilsētā. Tā ir vēsturiska pilsēta Apulijas reģionā, Taranto provincē, kas atrodas tieši blakus iepriekš minētajai Džinozai un robežojas ar slaveno Materas reģionu. Tā ir pasaules slavena ar divām lietām. Ar vienu no Eiropas lielākajiem kanjoniem un gadsimtiem senām keramikas tradīcijām. Tāpat kā Džinoza, arī Laterca atrodas uz masīva klinšu raga, ko ieskauj dramatiska dabas ainava. Šeit ir Eiropas lielais kanjons. Šis iespaidīgais Kaļķakmeņas kanjons ir aptuveni 12 km garš un līdz pat 500 metriem plats, ar stāvām klinšu sienām, kas sasniedz pat 200 metru augstumu. Tā ir aizsargājama dabas teritorija, kura līgzdo reti plēsīgi putni un darbojas lieliskas pārgājienu takas. Tā kā, ja patīk pārgājieni, var doties uz Laterca pilsētu. Šeit, diemžēl, nebija tiek episki skati. Arī alu mājokļi nav. Bet garām braucot, cilvēki pastaigā un arī uzēd. Un mēs arī uzēdīsim un paskatīsimies, ar ko mums šoreiz pacienās. Atnesu tādu parmiģanu. Izskatās ļoti gardi. Labu apetīti jums un mums. Ķeramies klāt pusdienā. Pēsts ir. Bija ļoti garšīgi. Nu, dodamies tālāk. Garām braucot, var šo pilsētiņu apskatīt. Otrais droši vien šo pilsētiņu es nebrauktu, bet par cik es braucu garām, apskatīju pilsētu un baudīju lieliskas pusdienas. Pilsēta ir tipiski Apulijas stilā, baltas mājiņas, sakārtota pilsētvide, tīras ielas. Priekš Itālijas dienvidiem tas ir retums. Šauras, jaukas ieliņas, sakoptā mājām. Šeit tāda izgaznota fasāde, blakus arī. Man patika. Nevarēja vien acis atraut. Gribējās grozīties un grozīties. Bet bija jādodas tālāk, jo vēl daudz bija jāapskata šajā dienā. Un šeit es atradu visu šaurāko ieliņu pilsētā. Gāju, domāju, iesprūdīšu. Nē,
Paveicās, neiesprūdu, tiku cauri. Šeit mēs priekšā redzam baznīcu. Visās Itālijas pilsētiņās būs baznīcas, un neviena vien. Un pārsi tās ir funkcionējošas. Tāds panorāmisks skats. Šeit kāds atstājis motoroleru, tā kā, ja kādam vajag, brauciet pakaļ. Šādi kravas motoroleri Itālijā tika izmantoti līdz šai baltai dienai. Uz 3 riteņiem izskatās ļoti smieklīgi, bet laikam ir praktiski, un tāpēc viņus izmanto vēl šodien. Skaistās mājas. Šeit pārdod 2 apartamentus. Var redzēt telefonu numurus, ja kādam gribās iegādāties nekustamo īpašumu šajā pilsētā. To droši varat darīt, sazinoties pa norādītajiem telefona numuriem. Kāda cena, es diemžēl nezinu. Mums pašiem būs jāuzvana un jāsazinās. Bet šos īpašumus iegādāties var. Un nu jau mēs tūlīt pienāksim pie baznīcas. Kāda skaista, gaiša baznīca. Baltas mājas, sakūptas ielas. Ļoti patīkami. Un cik skaistas zilas debesis, bija skaidra diena. Tāpēc labi sanāca uzfilmēt video. Nu, paskatīsimies, kas tur iekšā. Arī šī baznīca ir atjaunota, saglabājot autentiskos, vēsturiskos sienas zīmējumus, ko mēs varam arī redzēt. Par šo baznīcu, diemžēl, man nav informācijas, bet viņa noteikti arī ir sena. Ja kādam ir informācija, rakstiet komentāros. Ļoti skaista, autentiska, sakārtota baznīca.
Man patīk šādas nesteidzīgas pastaigas, kur nav turistu pūļu. Var izbaudīt skaistu skatus bez steigas un netraucēti filmēt. Bet mums jādodas tālāk, jo vēl daudz kas jāapskata. Šādi skati pavaras no baznīcas laukuma. Redzam māju jumtus un dūmeņus un sakārtotu pilsētvidi. Tepat tās arī tiek žāvēta veļa. Un tūlīt pabrauks garām brīnišķīgs Somlītas kungs ar motorolleri. Tā šie cilvēki dzīvo. Nesteidzīgi, izbaudot. Nu un šeit, šādā vietā, Kraujas malā, atrodas šī jaukā pilsēta. Kamerā, protams, to nevar nodot. Bet tiešām tāda klince ir ļoti masīva, augsta un liela. Kāds jauks panorāmisks skats. Un šī ir nākošā pilsēta, Kastellaneta. Tā ir vēsturiska un gleznāra pilsēta Apulijas reģionā, Taranto provincē, kas organiski noslēdz 3 lielo kanjonu pilsētu virkni kopā ar Džinozu un Latercu. Tā atrodas uz Tāvas klinces malas pašā kanjona reģiona dabas parkā. Kastellanetas kanjons ir viens no iespaidīgākajiem un dziļākajiem kanjoniem reģionā. Tas burtiski iesko pilsētas vēsturisko centru no 3 pusēm. No vairākiem pilsētas skatu laukumiem pārvaras galvu reibinoši skatu stāvajām klintīm un alu sistēmām, kurās gadsimtiem ilgi slēpušies vietēji iedzīvotāji. Diemžēl uz šī malā es neaizgāju. Diena bija karsta, bija daudz noiets, bija nedaudz piekusis, un arī šis nebija ceļojuma galapunkts, vēl bija daudz kas priekšā, tā kā līdz alām es netiku. Varbūt nākošreiz. Redzam, ar kādiem auto brauc Itālijas dienvidos. Es varu pateikt, ka brauc ar lētiem un praktiskiem auto. Ir arī izņēmumi, protams, ir kaut kas dārgāks, bet pārsvarā tie būs lēti, nelieli un praktiski auto katrai dienai. Redzam arī skaista sakārtota pilsētvidi, tīras ielas, gaišas mājas. Ļoti pozitīvi. Un jaukās šaurās ielas ar kāpnēm, kuras man tik ļoti patīk. Šajā pilsētiņā iebraucu arī garām braucot. Galamērķis bija Taranto pilsēta, bet negribējās braukt pa bānu uz Taranto pilsētu, gribējās braukt apkārt,
pirms Taranto pilsētas, apskatot vēl blakus esošās pilsētas. Otrais droši vien uz šo pilsētu es nebrauktu, bet garām braucot, nolēmām iebraukt un apskatīties, kas tad šeit ir. Nu, šeit ir kaut kas tāds. Tas skaista arhitektūra un sakārtota pilsētvide. Šeit bijām tieši pusdienlaikā. Jau teicu, Itāļiem pusdienlaiks ir svēta lieta, un tāpēc uz ielām nav neviena cilvēka. Bet tas nav tāpēc, ka būtu mirusi pilsēta. Nē, pilsēta ir apdzīvota un pat blīvi apdzīvota. Vienkārši visi atrodas mājās pusdienās. Arī pusdienlaikā ir uz lielākās vēlme, un tāpēc cilvēki reti, kad pārvietojās pa ielu pārvietojās turisti. Vietējie šajā laikā pusdieno un atpūšās pēc pusdienām. Un šeit mēs redzam, uz kādas klints atrodas pilsēta. Arī kamera, protams, to nenodod, bet dabā tas bija baigi episkais skats. Tiešām milzīga klints, un pilsēta atrodas klints malā. Un apkārt ir dziļa aiza. Nevis apkārt, bet apakšā ir dziļa aiza. Un tā šeit cilvēki dzīvo. Un tā viņam ir ikdiena. Viņam neliekās, ka tas ir episks skats. Bet mums kā turistiem atbraucot, tas bija diezgan pamatīgi skati un episki. Ir ļoti patika. Nu, un šeit mēs esam atbraukuši uz savu galamērķi. Taranto pilsēta. Atšķirībā no iepriekšējām pilsētām, šī pilsēta ir daudz lielāka. Viņa ir sena, tur ir vecpilsēta, ko mēs tagad arī redzam, un jaunā pilsēta. Taranto ir sena un nozīmīga ostas pilsēta Apulijas reģionā Itālijā. Un tā ir visas Taranto provinces administratīvais centrs. Pilsētu dibināja spartiešu kolonisti tālajā 706. gadā pirms mūsu ēras. Un senetnē tā bija viena no vairākajām bagātākajām lielās Grieķijas pilsētu valstīm. Taranto ir unikāls ģeogrāfisks novietojums. Kādēļ to dēvē par 2 jūru pilsētu? To ieskauj 2 ūdens baseini. Lielā jūra, kas pavaras uz Jonijas jūru, un mazā jūra, kas ir lagūnas tipa iekšējā jūra. Pilsētas skaidri dalās vēsturiskajā daļā, kas atrodas uz mākslīgas salas un modernajā pilsētā. Aragonas pils, tas ir masīvs cietoksnis, kas būvēts 15. gadsimtā. Atrodas pašā ūdens malā uz salas robežas. To pārvalda Itālijas jūras spēki, un tajā ir pieejams bezmaksas ekskursijas gida pavadībā, kas atvērtas katru dienu. Pie šī cietokšņa ir norādīts saraksts par stundām, kurās stundās notiek ekskursija. Es jau tur biju bijis ekskursijā, principā ekspozīcija nav nekas tāds, kas būtu apskates vērts, tā kā to es jums neparādīju. Bet, ja vēlaties redzēt cietoksni, rakstiet komentāros, un nākošajā reizē es noteikti cietoksnī iegriezīšos un parādīšu jums ekspozīciju. Taranto vēl ļoti interesants ir grozāmais tilts. Slavenais inženiertehniskais simbols, kas savieno vecpilsētas salu ar jauno pilsētas daļu. Tilts mehaniski atveras pagriežoties uz sāniem, lai ļautu lielajiem karakuģiem un burvniekiem izbraukt starp abām jūrām. Diemžēl, kā varās tilts vaļā, es uzfilmēt nevarēju, bet tad, kad es tur biju, tiltu vaļā nevēra un lielie karakuģi iekšā nebrauc. Šeit mēs redzam vēsturisko daļu. Šī ir ļoti sena ēka un saglabājusies autentiska bez īpašas pārbūves.
Priekšā ir baznīca, šajā baznīcā gan mēs neiegājām, jo tur notika pasākums un negribēju šo pasākumu traucēt. Es jau biju teicis, ka man nepatīk lieli cilvēku pūļi, sabrūtina filmēšanu. Es filmēju tad, kad neviena nav, un kad es savu filmēšanu nevienu netraucēju. Tā kā šo baznīcu, ja vēlaties sniegt, kas es redzēju, rakstīt komentāros, noteikti uzfilmēšu nākošajā apmeklējuma reizē. Šajā pilsētā es esmu bijis un noteikti gribētu viņu apmeklēt atkal. Kā jau teicu, vēsturiskais centrs atrodas uz salas. Šeit mēs varam redzēt. Šo te salu var nokļūt pa 2 tiltiem. Un salu iekļauj jūra. Nepavēlti Taranto dēvē par ostas pilsētu, ja mēs redzam. Osta ir liela, laivu ir daudz, dažni dažādi, mazākas, lielākas, tālāk arī kravas osta, kur piestāv lielie kravas kuģi. Šeit mēs redzam jahtu un atpūtas laivu ostu. Taranto ir arī funkcionējuša militāra bāze, kur bāzējas Itālijas jūras spēki. Bet to noteikti apsvērumu dēļ es nefilmēju. Šeit mēs redzam no pussalas, no salas, redzam jauno pilsētas daļu. Un šeit ir tas pagriežamais metāla tilts, kurš pagriežās, lai ielaistu iekšā mazajā jūrā lielos kuģus. Un šeit ir 15. gadsimta cietoksnis. Autentisks un ļoti labi saglabājies. Ja būsiet Taranto pusē, ieteiktu apmeklēt cietokšņu muzeju. Tajā ir redzama ekspozīcija par vēsturi, cietokšņa vēsturi un par militāro vēsturi. Šeit ir vecais centrs ar restorāniem, kafejnīcām un ēstuvēm. Un šāds jauks, autentisks cietoksnis. Un apkārt ieskau visu jūra. Taranto pilsēta ir diezgan liela pilsēta un blīvi apdzīvota. Šī jau vairs nav Itālijas mazā pilsētiņa. Šī jau principā ir liela pilsēta. Šeit mēs ejam pa paceļamā metāla tiltu. Ejot, es jūtu, kā viņš līgojās. Bija dīvains sajūtas. Un pārējot pāri tiltam, nokļūsim Taranto pilsētas jaunajā daļā. Plašām ielām, kafejnīcām, bāriem un restorāniem. Te ir plaša promenāde. Taranto pilsētā ir filmēts arī vairākas filmas. Tā kā Holivudas
kino režisori šo pilsētu arī ir iecienījuši. Kuras filmas jūs varat noskaidrot paši? Bet šī tiešām ir jauka pilsēta, sakārtota tīra jūras malā. Un no šo pilsētu es gribētu atgriezties atkal un atkal. Šeit es nebiju bijis 7 gadi. Pa šo laiku pilsēta ir diezgan izmainījusies. Daudz kas ir saremontēts, daudz kas ir sakārtots. Bet tālāk mēs arī redzēsim, ka darbi vēl nav pabeigti un darbi turpinās. Tā kā nākošajā reizē, kad es atbraukšu, noteikti pilsēta mani atkal pārstiegs ar kaut ko jaunu un pārbūvētu. Tagad es redzu, ka īpašu uzmanību pievērš promenādē pie jūras. Iepriekš viņa bija tāda diezgan nesakārtota un pat norobežota ar sētu. Tagad to sētu ņem nost, atjauno, remontē. Un es domāju, ka tuvākajā laikā viņu atvērs pēc rekonstrukcijas. Šī ir valdības ēka. Diezgan masīva, vai ne? Milzīgajām durvīm, milzīgām arkām. Vērienīgi būvēta. Tāda sajūta, ka agrāk cilvēki bija dzīvojuši augumā vismaz 5 vai pat 10 metri. Mēs jau jopojām, te jau noteikti uz ziloņiem varēja braukt ēkā iekšā, tāpēc tik milzīga arka. Un šeit tāds liels laukums ar skaistu panorāmisku skatu uz jūru. Un šeit mēs redzam nāriņas atpūšas uz akmeņiem. Šeit ir vēl viena osta izklaides laivām. Šajā dienā bija liela rosība. Cik es sapratu, piedāvāja ekskurzijas braucienus uz netālo salu. Bet par cik mēs nebijām rezervējuši šādu ekskursiju, mēs tajā doties nevarējām. Varbūt to varēsim izdarīt nākošreiz. Šeit mēs redzam promenādu, par ko es runāju, kuru atjauno. Bija diezgan degradējusi un nobrukusi, stiprinātās krastu, ir nopļāvuši zāli, apgriezuši krūmus. Es domāju, ka nākošajā apmeklējuma reizē šī promenāde jau būs ļoti labi sakārtota. Augšpusē viņa ir sakārtota, bet arī zemākajā līmenī. Šeit viņu kārto un noteikti tuvākā laikā būs sakārtota. Varēs arī jauki pastaigāties ne tikai augšā gar ielu, bet arī apakšā gar jūru. Baudot zestro jūras gaisu. Un šeit redzam, cik tīrs ir ūdens. Ūdens ir tiešām ļoti tīrs, caurspīdīgs. Zivtiņas, diemžēl, neredzēju, bet ja tādas būtu, noteikti varētu redzēt arī viņus no augšas. Taranto ir slavens ar saviem delfīniem. Netālu no Taranto jūrā esot delfīni. Es pats neredzēju, bet var sarunāt laivas ekskursiju un braukt apskatīt šos skaistos dzīvniekus vai zivis vai kā viņi tur saucās, zīdītāji. Šeit ir pilsētas pludmale. Arī notiek labiekārtošanas darbi, kuri vēl nav paveikti. Bet izskatās vēl pāris mēneši. Un šī apakšējā promenāde būs sakārtot. Tā kā, ja brauksiet uz Taranto rudenī, varēsiet baudīt pabeigtos rekonstrukcijas darbus. Paldies, ka bijāt pastaigā kopā ar mani. Lai jums jauka diena, lai viss izdodas un tiksimies jau nākošajās sērijās. Atā!